25. novembrī teiks Iecirkņa policijas darbinieki aizturēja vainīgo personu, kas ir 92. gadā dzimis jaunietis. Šobrīd notiek aktīva izmeklēšana, un mums ir pamats uzskatīt, un arī izmeklēšanai šobrīd ir diezgan pamatota versija tam, ka šī persona arī ir izdarījusi visus šos noziegumus. Galvenais motīvs tas ir saistība un viņa uzskati par tā saucamo zaļo tēmu. Tātad autotransporta kļūst ar vien vairāk un vairāk. Tas kaitē videi, autotransporta izmeši piesārņo gaisu. Un šie visi momenti cilvēkam nepatīk, un tādā veidā viņš centās izteica savu protestu, veica noziedzīgos nodarījumus un mēģināja samazināt autotransporta skaitu Rīgas pilsētā. Neilgi pēc marta duršanas epizodēm tajā pašā mikrorajonā uz kāpņu telpu durvīm pie dažām mājām tika atrasti līnlapiņas ar drukātiem tekstiem. Vēlāk es jums šos tekstu varēšu parādīt, un tur tiešām bija minēts tas, ka tiks durti šie riteņi, kamēr cilvēki neapzināsies to risku pret dabu no autovadītāju, auto īpašnieku puses. Tas ir vīrietis 92. gadā dzimis, lai netiktu identificēt šī persona, es pateikšu, ka viņa dzīvo policijas Iecirkņa teika apkalpojamā teritorijā. Agrāk policijas redzes lokā viņš nav bijis nokļuvis, bet tajā pašā laikā mums ir pamatots aizdoms, ka viņš ir garīgi nevesels un ārstējies anonīmi. Šis rīks ir pašizgatavots. Viņš to ir pats izgatavojis un sastāv no koka apļa ar iedzītu naglu, kas ir speciāli uzvisināta. Pašsaglabāšanās instinkts un tas, ka viņš ļoti asi uztvēra visu apkārtējo vidi un baidījās no vajāšanas iespējamās, un līdz ar to jebkurā kaut kādā mirklī, kas viņam šķita bīstams, viņš neko neveica. Kurā dienas laikā viņš to parasti darīja? Mēs varētu runāt, ka tas ir laika posms neilgi pirms un pēc pusnakts.